Labvakar! Sāksim ar nelielu aizkavēšanos, ko tu domā un Eiropas komisijas organizētās debatas jau otrā šajā pusgadā par aktuālu tēmu. Pastāstīšu nedaudz par ko tu domā, kāda ir mūsu misija, kāds ir mūsu mērķis, lai jūs vairāk zinātu. Tātad organizācijas Latvijas debašu asociācija mērķis ir radīt kvalitatīvu debašu kultūru Latvijā. Un kā mēs to darām? Principā mēs to darām divos veidos. Pirmais, mēs izglītojam jauniešus, gan skolu jauniešus, gan universitāšu jauniešus, organizējot, piemēram, debašu līderu skolu, kas mums notiek ar Britu padomu Latvijā sadarbībā, organizējot debašu turnīrus, apmācības skolotājiem, skolēniem. Otrais veids ir šāda veida aktivitātes, kā publiskās debatas, ko mēs organizējam diezgan regulāri, kur iespējams skatīties gan šeit, gan tiešraidē TVNetā, ar ko mums ir sadarbība arī un Apollo. Un vēl, piemēram, mums arī ir rakstiskās debatas, kas ir TVNetā un Apollo ir LV pieejams ar šķērsvītu debats. Jūs varat vienmēr iet un paskatīties aktuālākās šobrīd norit par medicīnas tēmu. Kā jūs mums varat palīdzēt un kā jūs varat iesaistīties? Pirmkārt, protams, apmeklējot debatas šeit, sekojot mums sociālajos tīklos, Twitterī, Facebookā. Otrs veids ir, mēs uzskatām sevi kā mazu startupu, tāpēc, ka mēs tādi maziņi un pavisam nesen arī izveidojušies, ne tik ilgi. Tāpēc mēs esam atvērti dažādām jaunām projektu idejām. Ja jūs gribat nodibināt savu debašu klubu skolā vai universitātē, droši vērsieties pie mums vai pašvaldībām. Ja jūs gribat uzsākt kādu kopēju projektu, apmācību vai publisko debašu projektu, griezieties pie mums droši. Otrs ir, protams, mēs arī esam jauna organizācija, kas meklē dažādas finansējuma avotus. Tā kā, ja jūs zinat veidus, kā jūs mums varat arī finansiāli palīdzēt, mēs ļoti būsim pateicīgi. Labi, vairāk nerunāšu, došu vārdu Annai, kas šodien moderēs debatas. Nē, komisija nerunās. Bet šīs debatas notiek sadarbībā ar Eiropas komisiju vēlreiz. Pieminēšu to. Lai veids! Labdien, mani sauc Anna Platpīre un es pārstāvu Latvijas radio 5. kanālu un šodien man ir tas gods moderēt debatas, kurās būs kā parasti par un pret pozīcijas un šīs dienas tēma vai Latvijā par 4. daļu būtu jāsamazina centrālajā valsts pārvaldē strādājošo cilvēku skaits. Debašu uzbūve būs šāda, ka būs 3 cilvēki, kas teiks jā, tas būtu jāizdara, un 3 cilvēki, kas teiks nē, tas nebūtu jāizdara. Katram no viņiem būs dotas 5 līdz 7 minūtes laika, lai izpaustu savu viedokli un pastāstītu, kāpēc viņi tā domā un argumentētu, kāpēc tas tiešām tā varētu būt. Visiem klātsošiem es varu pateikt, tad, kad būs palikušas 5 minūtes, pagājušas 5 minūtes es piestīšu vienreiz. Ja būs pagājuši 6 divreiz, un tad, kad būs pēdējā minūte pagājusi, tad es droši vien sākšu aplaudēt vai, es nezinu, kaut ko ļoti skaļi darīt, lai jūs saprastu, ka jūsu laiks ir beidzies. Bet, lai saprastu par to, vai šīs debatas tiešām būs ietekmējušas arī klātsošo viedoklī, sākumā man jānoskaidro jūsu viedoklis par to, vai jūsuprāt, tad šobrīd Latvijā par 4. daļu būtu jāsamazina centrālajā valsts pārvaldē strādājošo cilvēku skaits. Tāpēc es lūkšu pacelt rokas tos, kuri tam piekrīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cilvēki piekrīt. Paldies. Un pārējie, vai jūs esat pret? Tā kā jā, 1, 2, 3. 3 cilvēki pret, jā. 4. Es atvainojos, kāds bija 4. Tātad 4. Nu, pastīsimies, kā būs pēc debatēm un cerēsim, kā klātesošos izdosies pārliecināt runātājus. Runātāji mums šodien ļoti spēcīgi. Būs Sintija Tarasova un Renāta Rozentāla, kuras pārstāv organizāciju Ko tu domā. Viņas katra debatēs viena par viena pret, bet man jāatzīst, ka debatētāju viedokļi obligāti nesakrīt ar to, ko viņi saka. Līdz ar to šobrīd viņas vienkārši pārstāvēs konkrēto pozīciju un šos viedokļus mēs viņām nepiedēvēsim. Un tad līdzās pār mums šodien debatēs Jānis Senziņš no Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs, kā arī Mārtiņš Krieviņš, valsts kancelējas vadītājs. Pret mums debatēs Daiga Gulba, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktore, kā arī Jānis Garisons, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs.
Es domāju, ka ar to mums šobrīd ir gana informācijas, skatīsimies, kāds viss notiks, un pēc tam, pēc debatēm, būs iespēja uzdot jautājumus, precizēt detaļas, izteikt vēl arī savus viedokļus visiem, kas ir auditorijā. Tā kā sekojiet līdzi, gatavojiet savus jautājumus un esat gatavi arī iesaistīties diskusijā, kas būs pēc debatēm, bet debatēs gan auditorijai nebūs iespēja nekādā veidā iejaukties. Tad es došu vārdu pirmajam runātājam. Pirmais runātājs tātad mums debatēs par un aizstāvēs viedokli par to, ka Latvijā par 4. daļu būtu jāsamazina centrālajā valsts pārvaldē strādājošo cilvēku skaits, un tā ir debatētāja no Ko tu domā, Sindīta Rāsava. Lūdzu, aplausus arī var. Labdien visiem, prieks jūs šeit redzēt. Tad, kā jau tik minēts, pārstāv viedokli par to, ka jā, mums būtu jāsamazina publiskajā pārvaldē strādājošo cilvēku skaits. Un vēlos iezīmēt, ka šodien mēs runājam konkrēti par centrālajā valsts pārvaldē strādājošiem cilvēkiem. Kāds ir šis skaits un kāds kopumā izskatās? Šobrīd centrālajā valsts pārvaldē strādā aptuveni 11,7 tūkstoši cilvēku. Tie cilvēki, kas strādā tiešās pārvaldības iestādēs, lai jums ilustrētu, kas tieši ir šīs institūcijas, par ko mēs šodien strādājam. Tas ir, piemēram, ministrijas vai ministru kabinetam, vai ministru prezidentam vai citiem ministriem pakļautībā vai pāraudzībā esošas iestādes. Piemēram, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai valsts ieņēmuma dienests. Līdz ar to jūs saprotat, par kādām organizācijām mēs runājam, protams, tās ir daudz vairāk, to skaits ir aptuveni 160, līdz ar to ir ļoti plašs apjoms cilvēku un institūciju. Bet kāds ir tas plāns, kāds ir piedāvājums, ko mēs piedāvājam, par ko mēs vēlamies runāt? Tas kopumais piedāvājums ir samazināt šo cilvēku skaitu par aptuveni 3000 līdz ar plāniem, kas ir izskanējuši līdz šim. Protams, šie skaitļi var būt dažādi un tie var būt mainīgi, bet šis skaits tiks samazināts par vairākiem tūkstošiem, tātad izmaiņas būs diezgan manāmas. Un pēc plāna īstenošanas tie varētu būt 9000 cilvēki, kas strādā publiskajā pārvaldē, un ar laika gaitu tas arī varētu būt mazāks cilvēku skaits. Un tad kādas iestādes ietvertu šis plāns? Izrietoši no definīcijas, tās būtu tiešās pakļautības iestādes centrālajā pārvaldē, ko jau jums minēju. Vai ar šīm pārmaiņām mēs saprotam ļoti strauju un mehānisku cilvēku skaitu nogriešanu? Vienkārši visas iestādes un šie cilvēki paliek bez darba. Atbilde ir nē. Protams, ka šīs pārmaiņas un reformas ir pakāpeniskas, ir izvērtētas, un mēs izvērtējam šo amatu atbilstību tiem mērķiem, kādēļ viņi eksistē. Mēs izvērtējam, cik funkcionāli, cik efektīvi šīs vietas, šie cilvēki un šie amati pilda tiem uzticētās funkcijas. Un, diemžēl, jāatzīst, ka šobrīd, izvērtējot situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, mēs redzam, ka efektivitāte nav augstākajā līmenī. Mēs redzam, ka ne visi mērķi un ne visi tas, ko mums vajadzētu sasniegt, vai mēs gribētu sasniegt, ir tā noticis. Šobrīd mūsu publiskās valsts pārvaldes efektivitāte ir zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Es domāju, jūs sapratat, ka tas nozīmē, ka mēs neesam pārāk optimāli šobrīd. Un visu ir iespējams uzlabot. Un tas galvenais mērķis, ko mēs gribētu redzēt, ir maza, bet efektīva valsts pārvalde. Efektīva valsts pārvalde, kas var funkcionēt arī ar mazāku cilvēku skaitu tajā. Bet tad, kas netiek saprast ar samazināšanu, protams, tā nav pēkšņa atlaišana, un tā kopumā ir tikai virzība plānveidīgi, pakāpeniski un loģiski. Konkrētos sektoros un konkrētās jomās. Tas būtu laikietilpīgs realizācijas plāns. Bet tad tie galvenie ieguvumi, ko mēs vēlamies iegūt no šādām izmaiņām. Mēs vēlamies uzlabot efektivitāti. Šī visa debata ir vērsta uz to, ka mēs uzlabojam valsts pārvaldes efektivitāti. Un viens no galvenajiem ieguvumiem, ko mēs varētu iegūt no tā, ka mēs samazinam šo valsts pārvaldes izmēru, mēs varētu paaugstināt algu tiem ierēģiem, kas strādātu attiecīgajos amatos. Varbūt šķiet, kādiem mums ir jāatlaiž cilvēki, lai palielinātu atalgojumu, bet pastieties uz to tādā izpratnē, ka šobrīd valsts pārvaldes atalgojums, vidējais atalgojums ir ļoti mazs. Tas ir tikai mazliet virs vidēja atalgojuma kopumā Latvijā, un atalgojums, kas ir valsts sektorā, nav konkurētspējīgs ar atalgojumu privātajā sektorā. Līdz ar to mēs redzam, ka valsts nav konkurētspējīga ar citiem spēlētājiem tirgū, lai iegūtu spēcīgus spēlētājus vai spēcīgus jomas speciālistus valsts pārvaldē. Un mums šobrīd ir ļoti aktuāli tādi speciālisti kā finansisti, informācijas tehnoloģiju speciālisti vai arī projektu vadītāji, kas varētu veicināt valsts pārvaldes efektivitātes veicināšanos, kas kopumā veicinātu to, ka valsts pārvalde attīstās uz labo pusi, protams.
Un tas, ko mēs iegūstam ar to, ka mēs palielinām finansējumu, mēs ļoti konkurētspējīgi. Tas ir ļoti vienkārši. Mēs paaugstinām šo atalgojumu spējīgiem profesionāļiem, tie, kas ir reāli nepieciešami mums valsts pārvaldē. Tie, kas ar valsts pārvaldi padarīt labāku. Un, kā jau teicu, ar attiecīgu atalgojumu šobrīd ir ļoti grūti piesaistīt nepieciešamos profesionāļus. Tā atšķirība, lai jums ilustrētu, reizēm ir pat 3 vai 4 reizes lielāks atalgojums privātajā sektorā, salīdzinoši ar valsts pārvaldes sektoru. Ja mēs to iztēlojamies skaitļos, kādēļ, lai indivīds, kurš valsts sektorā var saņemt 2000 par amatu, ko viņš veiktu, nesaņem tos pašus 8 vai pat 10 000 privātajā sektorā. Protams, mēs visi varam uzskatīt to, ka cilvēki ir ieinteresēti padarīt valsts labāk. Un tā, protams, ir, bet mēs nevaram manipulēt, tā teikt, pie šīm emocijām, ka mēs padarām valsts labāku, kad cilvēkiem ir reālas iespējas uzlabot savu finansiālo stāvokli vai uzlabot savu darba apstākļus un izaugsmi kaut kur citur. Mums vajag padarīt arī šo vidi konkurētspējīgāku un labāku par šiem cilvēkiem, kas tajā strādā. Jo labs darba devējs, protams, saņem arī labus darbiniekus, un tas ir kaut kas tāds, uz ko mums ir vairāk jāvirzās. Labāka darba vide, efektīvāka darba vide, kur cilvēki paši grib strādāt. Bet, protams, mēs secinām, ka šobrīd arī reālie skaitļi un reālā situācija uzrāda, ka šobrīd nav tik labi tiem darbiniekiem. Cilvēki šobrīd strādājošie norāda, ka alga nav tas galvenais motivators, kādēļ viņi tur atrodas. Viņi norāda, ka alga nav konkurētspējīga, un bieži vien viņi pāriet ne tikai no publiskā sektora uz privāto sektoru, bet no publiskā sektora uz publisko sektoru kaut kur citur. Jo pat valsts sektora iekšienē ir šī konkurence par ļoti spējīgiem speciālistiem. Un atkal mums vajadzētu sabalansēt to, kā šis atalgojums ir visā publiskajā sektorā, lai cilvēkiem būtu interese strādāt tajā. Šis piemērs, mēs redzam, ka spēcīgi finanšu speciālisti aiziet no vienas ministrijas uz otru. Tas nav labs piemērs, kā noturēt speciālistus konkrēta sektora attīstībai. Bet otrais punkts, par ko mums ir jāpadomā, ka zems atalgojums, diemžēl, var veicināt arī korupciju. Tā ir, ja mēs maksājam ļoti mazas algas, mēs redzam, ka cilvēkiem nav tā lielākā motivācija būt ļoti uzticīgiem savam amatam vai ļoti labi tajā strādāt. Un šobrīd Latvija ierindojas 40. vietā no 168 valstīm korupcijas rādītājos. Protams, tie nav paši sliktākie rādītāji, bet vai tas, ka mēs neesam paši sliktākie, nozīmē, ka mums nebūtu jāuzlabo problēmas, ka mums nebūtu jārisina problēma jau valsts līmenī. Jo salīdzinājumam mūsu kaimiņu valstis, kā mums vienmēr patīk salīdzināt ar kaimiņu valstīm, Lietuva ierindojas 32. vietā šajā pašā reitingā, bet Igaunija 23. vietā. Mēs redzam, ka kaimiņu valstis, kurās ir īstenotas valsts pārvaldes optimizācijas politika, uzrāda labākus rādītājus arī šajā jomā. Un apskatot to visu, kas kopumā ir pateikts manā runā, mēs varam uzlabot valsts pārvaldi. Vienkārši ir jāizno īstā politika, lai to paveiktu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, tikko dzirdējām Sindītu Rasovu no Ko tu domā debatētāju un tālāk pret to, ka vajadzētu par 4. daļu samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu. Runās Renāta Rozentāla arī no Ko tu domā. Lūdzu jūs. Tā. Labdien! Es sākšu ar mazu atspēkojumu Sintijai un pēc tam es virzīšos pat pie savas substancionālā materiāla. Pirmkārt, mēs dzirdam no Sintīs, ka samazinot skaitu, samazinot darbinieku skaitu, mēs varēsim palielināt tiem algas. Tomēr to var izdarīt arī nesamazinot skaitu, piemēram, palielinot atalgojumu labākajiem darbiniekiem konkursu veidā. Tas palielināt ne tikai algas, bet palielināt arī motivāciju šiem darbiniekiem strādāt vairāk. Otrakārt, mēs dzirdam, ka atalgojums tomēr nav galvenais motivators darbiniekiem strādāt publiskajā sektorā. Tomēr Pat tad, ja šis atalgojums būtu viens no motivatoriem, es neuzskatu, ka atalgojums, ka ja tiktu samazināt štati, tas nebūtu lielāks motivators. Jo kāpēc gan, lai spējīgi speciālisti meklētu darbu publiskajā sektorā, zinot, ka viņa darbs pēc pāris gadiem būs apdraudēts? Tātad, virzīšos tālāk pie savu materiālu. Pirms mēs sākam apskatīt šo jautājumu, ir jāsaprot, kāds ir tā konteksts. Tātad galvenais mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes aparāta darbu. Valsts kancelējas piedāvātajā reformu kartē mēs redzam, ka tas tiek vērtēts caur efektivitāti, atbildību un elastību. Tātad mērķis būtu iegūt efektīvu, atbildīgu un elastīgu valsts pārvaldi. Vēlāk es arī paskaidrošu, kas tieši būtu šie vārdi šajā kontekstā. Pēc tam būtu jāatskata līdz šim spērtie soļi, kas jau tika īstenoti, lai uzlabotu valsts pārvaldi.
Viens no tiem, starp citu, visi nosauktie fakti ir minēti valsts kancelējas publicētajā dokumentā par valsts pārvaldes uzlabošanu, kas tika publicēts pirms 6 dienām. Tātad pirmais. Kopš 2008. gada līdz pat 2016. gadam šajā segmentā strādājušo skaits jau ir samazināts par 26%. Tas bija krīzes dēļ, lai ietaupītu valsts līdzekļus un vienkārši mazliet ietaupītu budžetam. Otrais. Salīdzinot, turklāt jāapzinās, ka lineārā valsts pārvaldē nodarbināto valsts pārvaldes cilvēku resursu attīstības iesaldēšana kopš finanšu krīzes ir veicinājis arī strateģiski svarīgo kompetenci aizplūšanu. Jeb tas novedis pie valsts pārvaldes nespējas konkurēt kopējā darba tirgu, kā jau Sintīja minēja. Lai piesaistītu un noturētu labākos profesionāļus ar valsts pārvaldē kritiski svarīgām kompetencēm, analītisko domāšanu, strateģisko plānošanu, radošumu, elastību un efektīvu personāla vadību. Un tālāk izanalizēsim nodarbināto skaitu samazināšanu, ietekmu uz šiem 3 faktoriem, ko es jau minēju – efektivitāti, atbildību un elastību. Efektivitāte šajā kontekstā ir domāta ar iespējami maziem resursiem sasniegt vislielāko iespējamo ieguvumu – atbildību, kvalitāti un labu valsts pārvaldību. Arī līdz ar to spēja ātri reaģēt uz nepārāk labām lietām valsts pārvaldē. Un elastība. Spēja ātri reaģēt uz izmaiņām. Kā jau minēju, pēdējo gadu laikā resursi jau vairāk kārt tikt samazināt gandrīz jau sasniedzot iespējamo mazāko resursu robežu. Samazinot strādājošo skaitu un iesaldējot cilvēku resursu attīstību, esam iesaldējuši arī iespēju uzlabot vispārējo kvalitāti. Mums ir jāsaprot, ka valsts ir milzīgi iekārta, kuras pārvaldē ir nepieciešams ļoti daudz enerģijas un spēja pievērst uzmanību ārprātīgi mazām detaļām. Mums ir arī jāsaprot, ka samazināt darbinieku, tas novedīs pie attiecīgām sekām. Pirmkārt, tiks palielināts slodze un vairāk darbu jau palikušajiem darbiniekiem. Kā jau Sintīja teica, šobrīd valsts pārvaldē strādā 11,7 tūkstoši cilvēku. Pēc tam strādās tikai 9. Tātad to iepriekšējo 3,000 darba slodzes tiks uzlikta 9,000. Tas, ka būs vairāk darba, tas novedīs pie tā, ka būs mazāk laika uztraukties par detaļām. Un darbs tiek darīts, lai netika darīts vairs tik ļoti pārdomāti, ne tik ļoti kvalitatīvi, kā tas būtu vajadzīgs, jo cilvēkiem tiktu uzlikt vairāk slodzes, nekā viņi būtu pieraduši. Vairāk darba novedīs pie mazāk laika, lai uztrauktos par šīm jau iepriekš minētajām mazajām detaļām. Darbs tiktu darīts vairāk mehāniski, lai tiktu galā ar palielināto kvantitāti. Tas novedīs pie tā, ka darbinieki koncentrēsies uz pamatu nepieciešamībām. Es minu, ka valsts pārvaldē tās varētu būt ļoti daudz, kā vienkārši budžeta izstrāde, likumdošana, viss pārējais. Un tas novest pie tā, ka būtu mazākas izaugsmes, samazinātos kvalitāti un samazinātos spējas ātri reaģēt uz pārmaiņām. Citiem vārdiem tikt apgrūtināta efektivitāte, mazāk resursi, bet arī mazāks iespējamais iegūms. Tikt samazināta atbildība, jo tikt samazinātos kvalitātes trūkums un palielinātās kvantitātes dēļ un paralizēta elastība. Vispētot, es gribētu pieminēt to, ka šajā pašā valsts kancelējas prezentētajā dokumentā bija prezentēti 5 reformu virzieni ar 18 būtiskām izmaiņām, un tikai viena no tām bija štatu samazināšana. Tāpēc mans galvenais jautājums ir, kāpēc neizmantot kādu no pārējām 17 reformām, kas būtu efektīvāka darba izmantošana, kas jau šobrīd ir. Un vēl es gribētu attiecināt, ka šobrīd tas galvenais jautājums ir, ka mēs samazinātu darbību par ceturdaļu. Tas gluži vienkārši ir par daudz. Es piekrītu, ka ir jāizvērtē valsts pārvaldes institūcijas un dažas tiešām mazsvarīgākās un neliederīgās jāapvieno un jālikvidē, tomēr 1/4 ir par daudz jau dēļ iepriekš minētajiem iemesliem. Paldies! Paldies, tā bija Renāta Rozentāle no Ko tu domā debatētāja, kura paskaidroja, kāpēc mums nevajadzētu samazināt par 4. daļu centrālajā valsts pārvaldē strādājošo cilvēku skaitu. Mēs turpinām tālāk un par to, ka tomēr vajadzētu šo samazinājumu veikt, mums runā Jānis Enziņš, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. Lūdzu, jūsu 7 minūtes. Palīdīšu taimerīt sev arī, jā. Labdien, prieks jūs visus redzēt. Es sākšu
lai atspēkotu to, kas tikko izskanēja, dažas lietas. Kas mums šeit parādījās, ko Renāta minēja, tad viņa minēja, ka skaits jau ir samazināts zinām laiku iepriekš, bet ja mēs redzam statistiku, tad jā, krīzes laikā valsts pārvaldē strādājušo skaits tika samazināts, bet pēdējos gados mēs atkal redzam pieaugumu. Tā ir viena lieta. Tas, kas ir problēma, un tur man absolūti jāpiekrīt, tad ir notikusi kompetenču aizplūšana arī no valsts pārvaldes, un tā ir problēma. Jautājums ir, kā mēs efektīvāk varam atrisināt situāciju, ka valsts pārvaldē palikuši cilvēki ar vidēji, teiksim, varbūt ne tik augstām kvalitātēm, kā mēs gribētu redzēt. Jautājums ir, kā var atrisināt vairāk tādā veidā, ka mēs samazinām skaitu, bet tie, kas paliek strādāt valsts pārvaldē, mēs tiešām iedodam konkurētspējīgi, motivējoši, no rezultātu atkarīgi atalgojumu. Tas ir tas ceļš. Es personīgi tiešām sagaidītu, ka valsts pārvaldē ikvienā postenī strādā atbildīgs cilvēks, kurš ir profesionāls, motivēts, zinošs un dara lietu pēc labākās sirdsapziņas. Ir tāds teiciens, ir vēlme, lai komanda parāda labākus rezultātus augšliekšanas sacensībās, tad ir divas stratēģijas. Tad viena stratēģija mēs varam atrast 4 cilvēkus, kur katrs var pārlikt 50 cm augstumu, vai vienu cilvēku, kurš spēj pārlikt 2 metrus. Acīm redzami, ka tas labāk ir viens spēcīgāks nekā, teiksim, daudz varbūt netik spēcīgi cilvēki. Kas vēl izskanēja, tad ka tādā veidā samazinot personāla skaitu pārvaldē strādājošiem zūd kvalitāte un elastība. Es teiktu, ka nē, bet šeit ir ļoti svarīgi skatīties uz to, kā komplekss risinās tie izaicinājumi, kuri publiskajā pārvaldē ir. Tie man šeit bija galvenie argumenti, kas izskanēja tikko no Renātas puses, bet par savu pozīciju. Tad vispirms jau man jāsaka, ka man tiešām patiesas prieks, ka Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera šeit ir vienā komandas pusē ar valsts kanceleju un Krieviņu kungu, ka lielākais bizness redz, ka tas ir jādara, un ja faktiski valsts galvenais ierēdnis saka, ka tas ir ceļš, kas ir ejams, tad man ir ticība, ka patiešām izdosies to izdarīt. Tā kā paldies Mārtiņam par šo iniciatīvu jau. Es ceru, ka izdosies tiešām šīs reformas realizēt. Kas ir vēl? Kāpēc ir vajadzīga šī reforma? Ir vairākas lietas. Pirmkārt, tas ir jautājums par demogrāfiju. Mēs katru dienu Latvijā zaudējam, kā jums šķiet, cik cilvēkus? Zināt? 3-4? Dienā? 3-4 gadā? Mēs katru dienu Latvijā zaudējam vairāk kā 40 cilvēkus. Katru dienu. Mazs ciematiņš Latvijā pazūd dienas laikā. Ja? Tajā pat laikā institūcijas, infrastruktūra saglabājās, un tā ir ļoti būtiska problēma, kā rezultātā mēs nonākam līdz arī visiem redzamiem piemēriem, kur ir skola ar 9, es pārfrāzēšu, ir skola ar 9 skolēniem un apkalpojošais personāls, direktoru, grāmatvedi, tur ir 13 kopā. Acīm redzam neefektīvu lietu. Faktiski, mēs tā salīdzinoši sakam, mēs esam tādi, diezgan nabadzīga 2 cilvēku ģimene ar māju, kurā ir 6 guļamistabas. Mēs paši netiekam galā apkopot to visu. Ja? Tad tā ir tā demogrāfiskā situācija, kas uz to spiež. Otra lieta, kāpēc tas ir svarīgi? Otra lieta ir tā, ka jāsaka, ka valsts pārvalde kaut kā jāfinansē. Šobrīd tātad uzņēmēji strādā, pelna naudu, tātad maksā nodokļus, un no šiem nodokļiem tiek finansēti visi cilvēki, kas strādā valsts darbā. Tā skaitā deputāti, tā skaitā ierēņi, tam līdzīgi. Ja? Mēs jau šobrīd valsts budžets esam teiksim, zaudējumiem. Ja? Katru gadu mēs 26 gadus faktiski strādājam ar pārsniedzot, teiksim, mūsu ieņēmumi ir mazāk nekā izdevumi. Mēs katru gadu valsts parāda apkalpošanai tērē lielu naudu, kaut kur ap 300 miljoniem gadā. Ja? Kādam tas parāds būs jādod? Es tiešām negribu, lai mani bērni un mazbērni cieši, tāpēc, ka mēs nemācējām savilkt, teiksim, ieņēmumus ar izdevumiem kopā. Ja? Līdz ar to ir jautājums, tad vai mēs spējam palielināt ieņēmumus kaut kādā veidā,
jā, tad tas ir veicināt biznesa vidi, vai mēs spējam samazināt izdevumus. Darāmais ir gan vienā, gan otrā virzienā. Tas ir par to, kāpēc tas ir vajadzīgs. Vienkārši jāspēj dzīvot līdzekļu ietvaros, arī kā fiziska persona. Stādieties priekšā, ja jūs kā iedzīvotājs vienkārši 26 gadus, gadu no gada tērēt vairāk nekā jums ir ieņēmumi. Cik ilgi tā var turpināt? Tā nevar vienkārši. Ja? Nav jau no kurienes to naudu ņemt. Nav jau tā, ka finanšu ministram ir skapīts vai kaut kāda tumbočka, no kuras viņš ik pa brīžām vai paņem naudu vai nepaņem naudu. Tā nauda ir jānopelna. Ja? Protams, mēs aizņemamies, bet ilgi nevar aizņemties. Trešā lieta, kāpēc tas ir vajadzīgs arī salīdzinoši, ja mēs skatāmies uz citu pasauli, tad ir ļoti labi, cik man palicis? Minūte. Salīdzinoši, teiksim, ja Igaunijas valsts ieņēmuma dienestā ir 1500 darbinieki, un viņi spēj iekasēt tikpat daudz, ieņemt ieņēmumos kā Latvija, kur ir kā 4000 darbinieki, acīm redzami, ir iespējams strādāt efektīvāk. Ja? Šīs lietas jāņem vērā. Un, kā to darīt, arī, es domāju, gan reformu plānā, gan visur citur, tur ir virkne virzienu. Labs, motivēts darbinieks izdarīs daudz efektīvāk tās lietas. Otrs, tas ir jautājums par procesu. Mēs vienkārši valsts pārvaldē ļoti daudzas lietas darām liekas. Daži piemēri mēs varam, ja mēs spējam klientu apkalpot uzreiz, tas ir jādara uzreiz. Kāpēc bankas to dara, kāpēc gudrākās organizācijas to dara? Tāpēc, ka tā ir lētāk, ja? Tīri no darba organizācijas viedokļa. Ir lietas, kuras mēs varam deleģēt privātiem sektoram, ir lietas, kuras mēs varam darīt sadarbībā ar privāto sektoru. Tā kā es tiešām ceru, ka mēs pie tā nonāksim. Paldies! Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš, un turpinājumā mums ir runātājs pret šo te samazinājumu. Tā ir Daiga Gulbe, Finanšu ministrijas, Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktore. Lūdzu, jūs 7 minūtes. Labdien! Pašā sākumā es varbūt vēlos oponēt Jānim, kurš runāja par to, ka pēdējā laikā ir pieaudzis valsts pārvaldē strādājošo skaits. Vismaz pēdējos gados šis strādājošo skaits ir saglabājies pietiekoši stabils un nav straujas pieauguma pazīmes vērojamas. Iespējams, ka varbūt neliels palielinājums varētu būt nākošajos gados, bet šobrīd tas nenotiek. Un pēc krīzes periodā 2011. gadā, kad tiešām stabilizējās šīs valsts pārvaldes darbinieku skaits, šobrīd tas ir stabilizējies. Es sākšu ar to, kas tad vispār ir valsts pārvalde un ko tas nozīmē. Vispirms pievērsīšos juridiskajam aspektam. Runājot par valsts pārvaldes jēdzienu, jāmin valsts pārvaldes Latvijā koncepcijas autora Egila Levita definētais, ka izpildvaras realizācija, kas ir valdības galvenais uzdevums, ir tik apjomīgs uzdevums, ka to nevar veikt valdība viena pati. Un tāpēc valdība var izveidot pārvaldes iestādes un deleģēt tām īstenot daļu no savas kompetences, paturot kontroli un atbildību par deleģēto uzdevumu izpildi. Skan pārāk sarežģīti un nopietni, bet vienkāršāk sakot, tas nozīmē, ka valsts pārvaldes uzdevums ir nodrošināt valsts funkcijas atbilstoši sabiedrības vajadzībām un interesēm. Es tomēr atgādināšu, kādas nodarbināto grupas veido valsts pārvalde Latvijā. Tie ir nodarbinātie ministrijās, valsts iestādēs, piemēram, ieņēmuma dienestā, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jāmin arī policisti, robežsargi, karavīri, neatliekamās palīdzības dienestā nodarbinātās ārstniecības personas, dažādi inspektori, eksperti dažādās specialitātēs, kultūras jomā, meža dienesta darbinieki un citi. Jāsaka arī tas, ka gan lielai, gan mazai valstī ir līdzīgas nepieciešamās vajadzība pēc valstiskās infrastruktūras. Un es vēlos atgādināt to, kas varbūt jau kādreiz ir minēts, ka mēs nevaram teikt, ka tādēļ, ka latvieši ir 40 reizes mazāk nekā vāciešu, Latvijai vajag 40 reizes mazāk likumu nekā Vācijai.
Likumdošanas apjoms nosaka valsts pārvaldes apjomu, kuras uzdevums ir to īstenot. Valsts pārvalde var nosacīt iedalīt divās daļās. Viena daļa valsts pārvaldes, kas veic politikas plānošanas, analīzes un uzraudzības funkcijas, pēc iedzīvotāju skaita lielās un mazās valstīs prasa aptuveni tikpat daudz speciālistu. Gan lielā, gan mazā valstī ir vajadzīgs viens premjerministrs, jāspēj nodrošināt pārstāvniecība Eiropas Savienības dažādās darba grupās, kā arī starptautiskajās organizācijās. Savukārt, ja mēs runājam par šo otru daļu, valsts pārvaldes daļas apjomu, kas tieši apkalpo iedzīvotājus, kā jau minēja, skolas, slimnīcas, pabalstu izmaksas un līdzīgas funkcijas, šajā situācijā šeit ir proporcionāli iedzīvotāju skaitam jānodrošina šie te pakalpojumi. Un šo iestāžu darbinieku skaitam un izmaksu apjomam mazā valstī ir attiecīgi jābūt mazākam nekā lielā valstī. Kā tad Latvija izskatās salīdzinājumā ar Eiropas Savienības valstīm? Apskatīsim divus raksturojošos rādītājus. Valsts pārvaldē strādājošo skaits pret iedzīvotāju skaitu un valsts pārvaldē strādājošo skaits pret kopējo nodarbināto skaitu. Vērtējot valsts pārvaldes lielumu pret iedzīvotāju skaitu, Latvija atrodas 14. vietā no 28 Eiropas Savienības dalību valstu vidū valstīm. Lielākais un visaugstākais šis rādītājs ir Luksemburgā, viszemākais Somijā, mūsu kaimiņi Igauņi ieņem 10. vietu, Lietuva 21. Ja runājam tieši par valsts pārvaldes īpatsvaru, kopējā nodarbinātību skaitā Latvijā, tas nav tik liels, un Latvija šajā nozarē Latvija ieņem zemāku vietu nekā Eiropas Savienības vidējais rādītājs. Igaunijā arī šis rādītājs ir augstāks, Lietuvā savukārt ir labāki rādītāji. No Eiropas Savienības valstīm visaugstākais šīs nozares īpatsvars kopējā nodarbinātībā ir Luksemburgā un Ungārijā. Turpmāk pievērsīšos statistikas datu analīzei, kā pēdējos gados ir mainījusies valsts pārvaldē strādājošo skaits. Kā jau iepriekš minēja, ekonomikas krīzes laikā 2009. un 2010. gadā tika panākts nodarbināto skaita samazinājums valsts budžeta iestādēs par 26%. Kā tas tika panākts? 2009. gada vidū tika noteikti administratīvi samazināti nodarbinātais skaits, gan arī atalgojuma fonds par 20%. Tādējādi mehāniski tika samazināts nodarbināto skaits centrālajās valsts iestādēs. Minētais samazinājums neatiecās uz medicīnas darbiniekiem un pedagogiem, arī neatkarīgajām institūcijām, kā piemēram Saeimu, tiesām. Jāsaka, ka par valsts pārvaldi nepieciešama kompetenta diskusija par valsts pārvaldības reformu. Ņemot vērā iepriekš teikto, ka valsts pārvaldē būtu nodalāma politikas veidošana un politikas īstenošana, kas vairumā gadījumā sniedz pakalpojumu sabiedrībai. Raiņa vārdi pastāvēs, kas mainīsies, ir mūža dzīvi. Arī valsts pārvaldē ir pastāvīgi jāpilnveidojas, jāmainās uz augšu, jāmācās no pieļautām kļūdām. Un tai vajadzētu koncentrēties uz diviem aspektiem. Pirmais būtu valsts pārvaldes institūciju funkciju izvērtējums, kur jāsabalansē sabiedrības intereses ar valstī pieejamajiem resursiem. Tomēr arī šeit ir objektīvs minimums, no kā valsts, ja tā grib pastāvēt un pie tam vēl nodrošināt cienīgu līmeni, saviem iedzīvotājiem nevar atteikties. Otrs aspekts būtu pārvaldības procesu efektivizēšana un sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, lai to pašu rezultātu varētu sasniegt ar mazāk resursiem un spētu mainīties līdz šodienas dinamiskajām pārmaiņām. Paldies! Paldies, Daigai Gulbei no Finanšu ministrijas, Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktorei. Un turpinājumā pēdējais runātājs Mārtiņš Krieviņš no valsts kancelējas. Lūdzu, jūsu 7 minūtes. Runāšu par. Runāsiet par, jā. Jā.
Labdien, labvakar, gan klātesošie, gan arī tiešraides skatītāji. Prieks jūs visus sastapt gan klātienē, gan virtuāli. Sākšu šīs dienas savu par tēžu izklāstu, atbildot savai kolēģei no Finanšu ministrijas uz dažām viņas izvirzītajām lietām. Pirmkārtām var jau sev mierināt ar to, ka strauji pieaugums pēdējos gados pēc krīzes gadiem ierēdniecības un valsts pārvaldē nodarbināto skaita ziņā nav bijis, taču tas, ko mēs redzam, ka tomēr pēdējos gados par vairākiem simtiem ir palielinājies šis skaits, un mēs, diemžēl, spītīgi nerunājam par to, ka gandrīz vai katru ministru kabinetu sēdi ir vismaz viens jautājums, kurā tiek prasītas un atsevišķos gadījumos arī saņemtas papildus štatu vietas. Tā vietā, lai mēs skatītos uz to, kā mēs šīs jaunās funkcijas, jaunos darbus spējam nodrošināt ar jau esošiem cilvēku resursiem. Otrām kārtām, man kolēģi minēja un runāja par to, cik svarīgi ir kļūt efektīvākiem un mums jāmainās, uzsvēra arī klientu vajadzības. Diemžēl, ja mēs paskatāmies uz klasificētajiem amatiem valsts pārvaldē, ko mēs redzam, ka vairāk nekā 4000 dažāda veida kontrolas un uzraudzības jautājumos, un, diemžēl, tikai mazāk kā 2000 nodarbojas ar tiešo klientu apkalpošanu. Tad vai mums tiešām nav iespējas, pārējot uz principu konsultē, nevis uzraugi, būtiski samazināt šo te nodarbināto skaitu? Tie ir, protams, retoriski jautājumi un atbildes uz manas iepriekšējās runātājas uzdotajiem jautājumiem. Pārējot pie argumentācijas, kādēļ ne tikai vajag, bet arī var samazināt valsts pārvaldē nodarbināto skaitu, jāsaka viens. Skaita samazināšana nav pašmērķis. Tas ir tas, ko angliski definē kā Key Performance Indicator, lai sabiedrībai būtu izmērāms lielums, izmērāms mērķis, uz kuriem tad valsts pārvalde dodas, lai viņa varētu gūt pārliecību pēc 3 vai 4 gadiem, kad jā, valsts pārvalde ir mainījusies, jā, mēs esam kļuvuši efektīvāki. Tostarp kļuvuši efektīvāki, samazinot cilvēku skaitu. Kas par to liek vispārībā runāt? 3 lietas. Pirmā lieta – demogrāfija. Tas, par ko mēs dzirdējām Gulbas kundzes izklāstā, ka vispār jau Latvija neizskatās tik slikti, ja mēs paņemam vidējo temperatūru Eiropas Savienībā. Piedošana, bet kāpēc mums ir jāsalīdzinās tikai ar Igauniju un Lietuvu, kur turklāt Lietuvai kā lielākai valstī vienalga ir labāks rādītājs nekā Latvijai? Varbūt salīdzinamies ar Īriju vai Somiju, kur šie skaitļi ir būtiski mazāk nekā Latvijai. Mums, manuprāt, ir jākļūst ambiciozākiem. Un ambiciozākiem ir jākļūst tā iemesla dēļ, ko minēja mans kolēģis no par komandas Jānis Enziņš, runājot par to, cik iedzīvotājus mēs gadā zaudējam. Daži tādi lielie skaitļi. Pat labam Latvijā dzīvo aptuveni 1,9 miljoni. Mēs zinām, ka vēl 2000. gadā tie bija 2,3 miljoni iedzīvotāji. No tiem pat labam tikai 700 000 ir nodarbinātie, respektīvi cilvēki, kas pievieno kādu vērtību. Tie ir cilvēki, kas strādā, rada produktus, kurus mēs tad varam tālāk pārdot, no kā mēs gūstam ienākumus un nodokļus, kas turklāt uztur valsts pārvaldi. No tiem 174 000, no šiem 700 000, 174 000 strādā gan valsts, gan pašvaldības iestādēs. Vai nav mazliet par daudz? Pat pieminētie 11 700, kas ir valsts civildienesta ierēģiņiem, tas, ko mēs tiešām varētu nosaukt tādu birokrātijas pamatu vai mugurkaulu, pat tie, manuprāt, ir pārāk daudz, jo tās globālās tendences, ko mēs redzam, diemžēl cilvēku skaits Latvijā turpina samazināties, un automātiski ir jāsamazinās arī valsts pārvaldē. Otrs arguments par skaitu samazināšanu ir, paskatāmies uz pasauli globāli. Ļoti lieli ģeopolitiski izaicinājumi, ļoti strauji attīstās tehnoloģijas, mainās cilvēku gaidas par to, ko mēs vispārībā sagaidām no valsts pārvaldes, kādā veidā mēs vēlamies ar valsts pārvaldi sadarboties, kādā veidā mēs vēlamies saņemt šos te pakalpojumus.
Un tur viennozīmīgi ir jārunā par efektivitāti. Man kolēģi un arī oponenti runāja par konkurētspēju ar privāto sektoru. Un šeit mēs nonākam līdz trešajam manam argumentam. Ir absolūti skaidrs, ka konkurētspēja ar privāto sektoru pat labam ir zem katras kritikas. Algu ziņā valsts pārvalde nespēja konkurēt ar privāto sektoru. Tas ir pierādīts fakts. Tieši tikpat pierādīts fakts, manuprāt, ir tas, ka valsts budžetā nekad valsts pārvaldē nodarbināto algu palielināšana nav bijusi, nav un arī nebūs viena no prioritātēm, ko mūsu politiķi gan valdībā, gan parlamentā būs gatavi atbalstīt. Tātad vienīgais veids, kādā mēs varam kļūt efektīvāk, kādā mēs varam kļūt konkurētspējīgāk, kādā mēs varam palielināt valsts pārvaldē nodarbināto algas, ir samazinot šo te skaitu, vai arī atsakoties no absolūti nevajadzīgām funkcijām, kur, manuprāt, ir, diemžēl, Gulbes kundze pie mums vairāk nekā 40 reizes vairāk Vācijā nevajadzīgi regulējumi, tostarp pašā valsts pārvaldē, kur mums ir absolūti dublējošās institūcijas vai institūcijas, kurās nav nepieciešams turēt kā atsevišķas vienības. Un, protams, mums ir jāskatās arī uz netipiskām funkcijām, ko, diemžēl, mēs valstī darām. Tā kā godātie klātesošie un skatītāji, es domāju, ka mēs droši varam būt pārliecināti par to, ka šādu mērķi samazināt par 1/4 daļu mēs varam izvirzīt un kad mēs viņu arī objektīvi varam sasniegt. Paldies! Ceturto daļu samazināt valsts pārvaldē strādājošo cilvēku skaitu. Un tagad pēdējais runātājs, kurš aponēs, kāpēc to tomēr nevajadzētu joprojām darīt, tas ir Jānis Garisons, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Lūdzu, jūs 7 minūtes. Labvakar. Es sāku justies pēc tik vētrainām runām, kā Amerikas prezidenta priekšvēlēšanu kampaņā gandrīzai. Bet es domāju, ka man prieks bija dzirdēt, ka Mārtiņš Krieviņš pateica, ka tas nav mūsu pašmērķis, jo pret šī samazināšana pa 1/4 valsts pārvaldē strādājušie, jo es domāju, tas, ko mēs pašlaik darām, mazliet man atgādina tādu vadīšanos no maldīgiem apsvērumiem, patiesībā mēs maldinām paši sevi. Jo fakts ir tāds, ka ne jau tie strādājošie ir mūsu problēma. Ir problēma tā, ka mums ir uzliktas centās funkcijas, kuras ir jāpilda. Un faktiski jautājums sadalīt to divās daļās ir funkcijas un ir efektivitāte. Un es gribētu oponēt, kāds no iepriekš runātājiem teica, ka vajadzētu izanalizēt funkcijas. Jūs zināt, kad man katreiz iesniedz audits vērtējumu par kaut kādu sadaļu, tad tur ir viens no secinājumiem, es zinu, tas būs obligāti, ir jāpalielina štati, jo nav pietiekoši štatu skaits. Jo tiklīdz jūs analizēsiet tas, kas ir vajadzīgs prasīts visos aprakstos, tas, ko prasa valsts kontrole, jums obligāti jāpalielina štati. Un tur vismaz ir noteikti, tas nenoved nekur patiesībā šis process. Attiecībā par funkcijām. Tas, kad ir valsts pārvalde uzdotas noteiktas funkcijas, un tās ir jāizteno. Un tā funkcija, mēs atsakoties no štātam vietām, mums jādiskutē par to, kuras funkcijas valsts ir gatava atteikt, no kurām funkcijām valsts ir gatava atteikties. Jo tam ir divi veidi, kādā veidā to darīt. Un tādēļ es neticu šai statistikai, kas parasti rāda, kad mums ir viszemākais. Jo, teiksim, es zinu, ka Lielbritānijā daudz pakalpojumu tiek outsourcēti, respektīvi pasūtīti privātam biznesam, bet tas tāpat maksā budžeta naudu. Un mēs esam izmēģinājuši 101 reizi. Teiksim, apsardzes funkcija. Mums ir noīrēt zemesargus, uzdot šo funkciju daudz lētāk nekā noīrēt privāto firmu. Un tas ir pārbaudīts. Otrs, faktiski, mums jāskatās, tomēr būtu kādas funkcijas valsts ir uzdevusi. Otrs attiecībā uz funkcijām ir tas, ka, ja mēs atsakamies, tad jums kā patērētājiem jārēķina, kad jūs maksāsiet vairāk. Jo, teiksim, mēs atsakamies no vienas funkcijas, piemēram, ģeotelpiskās karšu ražošana. Jums visur būs pašvaldībām, būvvaldēs, visur jūs maksāsiet. Tas ir, respektīvi, tas kļūst par privāto pasākumu. Tādēļ
Nu, jūs esat gatavi to maksāt. Efektivitāte. Es ļoti priecājos, ka to pieminēju, jo patiesībā tas, ar ko valsts pārvalde lielā daļā nodarbojas, dzenā papīrus. Atskaites, viss noteikumi, likuma prasības, brīžiem, kas ir līdz absurdam. Pēdējais, es varu, teiksim, piemēru minēt, kad pārņemot no pašvaldības zeme, kas nav iereģistrēta zemes grāmatā, mums ir 2 reizes jāiet uz zemes grāmatu un jāreģistrē šī zeme, jo likums neļauj to izdarīt vienā. Valsts no pašvaldības nevar pārņemt, kas ir prasa tāpat administratīvās funkcijas. Un te ir vairākas lietas, kuras varat sakārtot. Otrs, grāmatvedība. Likums neļauj, piemēram, mums resora iekšēnē apvienot grāmatvedības resursus un veikt to daudz efektīvāk. Tāpat arī funkcija dublēšana. Nu, jā, tas eksistē, bet likums lielā mērā nosaka to. Tehnoloģijas, jā, bet jums visiem vajadzīgs ir finansējums, jums ir vajadzīgs ieguldījums, lai šīs tehnoloģijas ieviestu. Un tas nav tik ātri. Tā kā mēs varam runāt par mazu efektīvu valsts pārvaldi, bet tad mums ir šai diskusijai jābūt daudz kvalitatīvākai. Ko jūs kā patērētāji esat gatavi atteikties no ko valsts pārvalde pašlaik dara? Jo pretējā gadījumā tikai pateikt, ka mēs nomazināsim par 1/4 daļu darbinieku, tas nav īsti tā. Vienkārši tajā brīdī, kad mēs tā izdarīsim, mēs nonāksim situācijā, kad mēs nespēsim vairāk šīs funkcijas īstenot. 2008. gadā mēs samazinājām ministriju par 30%, bruņotos spēkos visu štābus arī par 30%. Šogad mums ir pieauguši budžets par 45%, un tas viss ir jāpilda. Mēs neesam neko palielinājuši. Un mēs patiesībā esam jau uz robežas, kurā mēs nespēsim vienkārši vairāk efektīvi īstenot. Tādēļ, katrā ziņā es aicinātu šīs diskusiju pārvērst mazliet kvalitatīvāku, jo mums jāsaprot, no kā jūs gatavi apteikties, un tad arī diskutēt tālāk. Paldies! Paldies Jānim Garisonam, aizsardzības ministrijas valsts sekretāram. Kopumā man jāizskaidro laikam nedaudz par to, kā tad beigās mums risinājās debate, ņemot vērā to, ka bija vairāk sadursmes punkti par to, vai tad beigās mums ir pieaudzis valsts pārvaldē strādājušo skaits vai nē, kā arī par to, vai tad svarīgi ir efektivitāte, vai mēs runājam tātad par jautājumu, kas skar digitalizāciju un līdzīgi, bet šobrīd man jājautā jums, vai pēc šīs debatas jums šķiet, ka jūsu viedoklis varētu būt mainījies. Tāpēc es lūkšu pacelt rokas tos, kuri joprojām uzskata, ka valsts pārvalde būtu jāsamazina par 1/4 daļu, un man būs jāskaita jūsu rokas, tāpēc paturiet gaisā tās 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 man sanāca. Un kurš ir par to, ka nevajadzētu samazināt? Nē, ka vajadzētu samazināt. Nē, ka nevajadzētu samazināt. Tātad jūs bijat par to, ka vajag samazināt. Kur ir pret to, ka nevajadzētu samazināt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paldies. Tātad abās pusēs ir būtisks pieaugums no 11 uz 20 un no 4 uz 6. Ar to ir apsveicam. Un tagad es došu vārdu auditorijai, bet pirms tam es gribētu pajautāt pašiem debašu dalībniekiem, vai jums ir kādi komentāri par to, ko jūs dzirdējāt, jo jautājumu šoreiz neuzdevāt, bet varbūt ir kaut kas, ko vēlaties precizēt, norādīt uz nepilnībām vai uz kaut ko, kas ir bijis pārprasts. Jānis. Dažas lietas. Pirmā lieta, protams, ka tas jautājums ir komplektā ar funkcijām. Es absolūti pievienojos tikko minētajam, bet tas jau arī ir tas jautājums, ko mēs aicinām. Ir jāskata un jāatmet dublējošās funkcijas, liekās funkcijas. Daži piemēri, ja man katru gadu ir jāiet uz kādu, nesaukšu tur nosaukumu, bet kaut kur jāiet, lai saskaņotu, piemēram, manas kafēnītes terases projektu, lai gan man nekas nemā. Pēc kā man tas jādara katru gadu? Varbūt, ka varētu darīt tā, ka es vienreiz uztaisu projektu, saskaņoju, viņš atbilst visām prasībām, un ja es kaut ko gribu pārbūvēt, tad es eju skaņoju. Šobrīd ir tā, ka man jāiet ir visu laiku. Ja? Ir virkni lietas, kuras mēs nedarām pēc, pēc noklusējuma. Ja? Un tas, protams, paņem, ja ir noteikumi paredz, ka visu laiku ir jāskaņo, tas pretī atkal ir, kam tā ir problēma gan privātajam, piemēram, manā gadījumā uzņēmējam, kam jātērē savs laiks un jāiet, jādarās, bet arī publiskajā sektorā kādam tie visi mani dokumenti ir jāizskata. Ja? Tā kā te, protams, es absolūti saprotu esošo situāciju, ka likumi ir noteikumi jāpilda, bet tas ir komplekss risinājums jautājums. Tā ir viena lieta.
ko es varbūt gribēju piebilst, tā kā tur mēs esam pat vienās pozīcijās. Ja? Otra lieta, kas noteikti ir arī visiem jāsaprot, kas attiec tieši uz aizsardzību, tad tā ir tiešām tā joma, kur mums ir jāizpilda Latvijas līgums ar NATO. Tur ir vienkārši pateikts, ka mūsu NATO, teiksim tā, mums ir jānovirza 2% no IKP aizsardzības budžetam, un tikai tad mēs esam izpildījuši saistības no savas puses. Tā ir joma, kurā mums vajag budžetu sarūpēt. Tas ir otrs, ko es gribēju piebilst. Trešā lieta, šeit arī izskanēja debatēs salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstīm. Piekrītot Mārtiņam tajā, ka nesalīdzinamies ar vidējo, mēģinām salīdzināties ar labākajām valstīm. Ja mēs iedziļināsimies Luksemburgas piemērā, kas ir kā ar lielu pārvaldes nodarbināto skaitu, viņiem ir milzīgs finanšu eksporta apjoms, un tas ir tik interesants modelis, ko mēs savulaik piedāvājam, bet finanšu ministrija bija pret to, ja? Neiesim varbūt detaļās, bet kas ir jāņem vērā, tad pielīdzinamies labākajiem, un ja mēs skatāmies uz labākajiem, pat ne Eiropas līmenī, bet pasaules līmenī, kas ir jāņem vēl vērā? Gan Eiropas Savienība, gan Amerikas īstenībā Savienotās valstis faktiski tajā attīstībā iepaliek Āzijai. Labākā šā brīža pasaules pieredze un trends ir Āzijai. Ja? Ja mēs paskatāmies OECD, teiksim, pētījumu datus, tad, un tur viņiem ir, teiksim, viens no tiem pētījumiem, kāds ir vidusslāņa lielums visā reģionā 2000. gadā un kāda ir 50. gada prognoze. Ja starta šāviens ir tāds, ka Amerikā vidusslānis ir ļoti liels, Eiropas Savienībā ļoti liels, Āzijā viņš ir mikroskopisks, tad 50. gada šodienas prognoze ir pilnīgi otrādi. Amerikā, Eiropas Savienībā mazs vidusslānis, šaura grupiņa bagāti cilvēki un liela nabadzība. Ja? Tas ir tas, par ko mums arī jāpadomā. Nesalīdzinamies Eiropas Savienību, skatāmies uz Singapūru, piemēram, skatāmies uz tām valstīm, kuras ar citu politiku iet mums garām. Paldies. Vai kāds no klātsošiem vēlas oponēt? Vai izteikt vēl kādus viedokļus? Jā, lūdzu, Krieviņkungs. Es nevēlos oponēt, es gribu pateikt paldies Garisona kungam, jo pēc būtības viņš bija 4. runātājs par grupā, jo viņš runāja arī par tām lietām, ko mēs kā 3 oficiālie par grupas runātāji runājām, par to, ka šīs te dublējošās, netipiskās vai nevajadzīgās funkcijas ir beidzot jāatmet. Un tas ir arī veids, kādā mēs varam nonākt pie būtiska cilvēku skaita samazinājuma, vai pat ja ne pie samazinājuma, tad mēs varam nonākt pie tā, kad mēs varam šīs te atbrīvojošos cilvēku resursus pārvirzīt tām funkcijām, kur mums, diemžēl, nepietiek pat labā cilvēku resursu. Papīra dzenāšana bija ļoti labs piemērs. Paldies, Jāni. Tur ir jādomā par to, kā mēs transformējam šīs te funkcijas, kas ir ļoti svarīgas. Tas pats ikgadējās iedzīvotāju ienākumu deklarācijas. Es nezinu, cik daudz no jums pilda. Es pieļauju, ka skatoties uz auditoriju, vismaz lielākā daļa to, kas to dara to elektroniski, vai ne? Bet vai jūs zināt, ka valsts ieņēmuma dienestā ir reāli cilvēki un pietiekoši liels štats, kas saņem no iedzīvotājiem ar roku aizpildītas veidlapas, un viņa vienīgais darbs ir šīs veidlapas pārdzīt elektroniski, lai tad šīs sistēmas varētu strādāt. Vai tas ir efektīvi? Nē. Bet tad ir godīgi, protams, arī jāpasaka tiem iedzīvotājiem, kas joprojām pilda, bet nāksies pildīt elektroniski. Līdzīgi kā bankās, kad notika pārēj uz internetbanku, bija cilvēki, kas palīdzēja gados vecākiem cilvēkiem apgūt šīs jaunās tehnoloģijas, aizpildīt pirmo reizi, aizpildīt otro reizi, bet tas vienalga būs krietni lētāk uzturēt vienu šādu apmācītāju pie lodziņa, nevis uzturēt vairākus 100 cilvēkus, kas vienkārši pārdrukās no papīra uz sistēmu. Paldies. Paldies. Tagad auditorija jautājumu. Vai jums ir kāds jautājums pēc debatēm vai pēc komentāriem? Lūdzu. Tur pirmais bija jālūdzu. Jā, labdien. Man sauc Andris Dimants. Es gribēju pievērsties vienam tādam predzēšam jautājumam, to, kas īsti ir valsts pārvalde. Jūs dzirdēju šeit vairākas skaidrojums, arī atsauc uz Levita kungu. Ja es pareizi atminos, tad šeit mēs varam skatīties valsts pārvaldi gan šaurākā, gan plašākā izpratnē. Es ceru, ka šī diskusija bija par valsts pārvaldi plašākā izpratnē. Proti, ka valsts pārvalde ir arī, teiksim, pastarpinātās valsts pārvaldes iestāžu darbinieki un arī citi, kur tad saņem saimnes darbinieki, tiesu darbinieki tā tālāk. Jo
kura funkcija, kur valsts pārvalde, ja teiksim tā, valsts veids, ir tāda funkcija, par kuru tad šie te cilvēki, kas tur nodarbojās, saņem atlīdzību un par to maksā nodokļu maksātājs. Tāpēc tā efektivitāte jau jāvērtē ir te visā kopskarā. Tas ir tas pirmais ievads, ceru, ka jūs tam piekrītat. Un, tas bija jautājums, vai tas bija apgalvojums, kuram visiem jāpiekrīt? Es vienkārši centos saprast, vai mēs esam līdzīgā izpratnē par šo. Tas ir viens. Un otrs, tad kā to izdarīt? Kā tad mēs varam šo valsts pārvaldību samazināt, ja mērķis ir tiešām viņu padarīt efektīvāku? Jo, es stādos priekšā, ka tas nav vienkārši. Un divi tādi aspekti. Viens ir tīri cilvēcisks. Tajā tālajā pašvaldībā iespējams ir ilgstoši darbinieki strādā jau visu savu mūžu iespējams, ja, un pateikt, ka kāds nav efektīvs un tāpēc viņu vajadzētu nogriezt nost, es pieļauju, ka tas varētu būt diezgan sarežģīti no Rīgas, vai ne? Un otrs, kā tas praktiski varētu īstenoties, vai, teiksim, turpmāk šiem cilvēkiem būs jāraksta līdzīgi kā advokāts, tad bilo stundas, un ja tur nav pietiekami daudz stundu, tad jāgriež nost, vai kāds Kāds jautājums ir? Ticamāk jau par tie, kur ir pārējie. Tad es došu jums vārdu Krieviņkungs, Enziņkungs, kurš runās? Jā, droši. Paldies par jautājumu, paldies par komentāru. Redziet, to statistika ir tā, mēs izmantojam to, kas katram ir izdevīgāk. Ja mēs atceramies 2008. gadu, krīzes pirmsākumu, Latvijas banka nāca ar apbrīnojamu skaļu paziņojumu par to, ka Latvijā ir visdārgākā un vislielākā valsts pārvalde visā Eiropā. Bija tāds apgalvojums, ka mēs novirzam līdz pat 30% no budžeta tikai valsts pārvaldes uzturēšanai. Diemžēl Latvijas banka aizmirs pieminēt to, kad viņi pieskaitīja šajos dārgākajā un lielākajā valsts pārvaldē arī visas valsts kapitāla sabiedrības. Viņi pieskaitīja arī nevalstiskās vai sabiedriskās organizācijas un tur nodarbinātos un vēl daudz citas lietas. Un saistībā ar dārdzību viņi pieskaitīja arī valsts parāda apkalpošanu, Latvijas iemaksas Eiropas Savienībā un tā tālāk. Tā kā, ja mēs gribam būt tādi pilnīgi godīgi par to, kas tad ir valsts pārvalde, manuprāt, ir jāoperē ar diviem skaitļiem. Pirmais skaitlis ir aptuveni 174 000, kas ir vispārējās valdības sektors, saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldi, no kuriem aptuveni 100+ tūkstoši ir pašvaldībās nodarbinātie un aptuveni 58 000 ir valsts tiešajā pārvaldē nodarbināti. Tā kā mūsu šodienas tēma ir valsts tiešā pārvalde, tad ņemam vērā, ka šajos 58 000 ir ieskaitīta visa mūsu armija, bruņotie spēki, tur ir ieskaitīta visa valsts policija, tur ir ieskaitīts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas un tā tālāk. Ja jūs paskatīsieties valsts kancelējas sagatavoto ceļu kartu, tur šie dati ir samērā arī detalizēti atšifrēti. Un tad mēs nonākam līdz tam, ko mēs saucam par valsts civila dienestu ierēģiem, kas ir mūsu grupas pārstāvs minētie 11 700 000, kas tad ir tādi ritīgie birokrāti, kā mēs viņus gribētu saukt. Tie ir tie cilvēki, kas veido politiku, rīcību politiku domājot, un daļa no viņiem arī īsteno kā iestāžu vadītāju vai viņu vietnieku. Tas ir par statistiku. Tā kā, diemžēl, mūsu publiskajās debatēs vienmēr izskan dažādi skaitļi, izmantojot tos skaitļus, kas no kuram argumentam vairāk ir nepieciešams. Par to, kā to izdarīt, es pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti grūts lēmums. Es pilnīgi piekrītu to, ka neviens no Rīgas nevarēs pateikt, kā labāk rīkoties Jēkabpilī, Rezeknē, Ventspilī vai Liepājā. Tur ir jābūt tai iekšējai motivācijai. Un piedošana izklausīšos ļoti vecmodīgs, bet nekas labāks kā pātaga un burkāns nav izdomāti. Pātaga tādā ziņā, ka tev obligāti ir jāsasniedz kaut kāds mērķi rādītājs, un mūsu piedāvājumā katru gadu tas būtu vismaz 1% no taviem tekošajiem izdevumiem katrā iestādē, kas tev motivētu un liktu aizdomāties par to efektivitātes jautājumu kopumā. Un no otras puses ir burkāns. Ja tu spēji iekonomēt, ja tu spēji darīt to pašu darbu ar mazāku cilvēku skaitu, tad šo te ietaupījumu tu vari veltīt atlikušo atalgojumu palielinājumam, kas viennozīmīgi ir nepieciešams.
Jā, nu Mārtiņš par laimi pieminēja, man ir konceptuāla problēma ieskaitīt bruņotos spēkus valsts pārvaldē, jo normāli bruņoties spēki nav valsts pārvaldes daļa, bet mums visu laiku tiek skaitīt, vēl varētu ieskaitīt zemesardzi, tad vēl tie skaitļi būtu vēl šausmīgāk, protams. Bet tieši tā, es domāju, tā problēma ir, mums jāmaina, pirmkārt, ir savu domāšanas veids, jo mēs esam visu laiku tendēti uz birokrātisko procedūru radīšanu, un tas mums ir tāds visai mūsu valsts sistēmai. Es nesaku konkrēti, bet tiklīdz kaut kāds process tiek uzsākts, tad ir vajadzīgi ziņojumi, noteikumi, atskaitīšanās, tad jaunziņojums, kad valsts kancelē pavasar termiņu, kad jūs atskaitīsiet, tad mums jāatskaitās 2-3 reizes, kāpēc mēs neesam izpildījuši šo termiņu, bet tam visam ir vajadzīgi resursi. Un attiecībā par darbinieku atlaišanu nav tā, kā es kā iestādes vadītājs nezinātu, kā man darbinieki strādā. Viņi ir 230, bet es, godīgi sakot, zinu aptuveni, kuri ir tie, kuri ļoti aktīvi strādā un kuri lunidzenā, teiksim, tautas valodā izskatoties. Bet, nav tā. Pirmkārt, tas ir saistīts ar procedūrām, kā mēs varam atlaist. Un otrkārt, es arī, kā iestādes vadītājs, ir tie procesi, nav jau tā, ka viņi lineāri visu laiku, kad ir viens process, teiksim, vienā jomā ir kaut kādas aktivitātes, un tad tev jāpārbīda tie darbinieki uz tām jomām, kas ir kaut kur vairāk notiekās, un attiecīgi, tad, kad tur nav, tad ir cita joma, kur ir daudz aktīvāk. Tā kā, katrā ziņā es visu laiku to iekšēji daru, bet tās procedūras mums ir kādas ir. Pirmais, kas attiecas uz to valsts pārvaldi, pat neejot detaļās, un es domāju, ka šodienas arī diskusijai faktiski der gan valsts pārvaldi plašākā nozīmē, gan šaurākā, jo problēma ir gan. Ja, tā kā, protams, kā mēs skaitām, ko mēs pieskaitām kurai grupai, bet problēma ir, es domāju, kopumā. Otrs, tas jautājums bija, kā tieši samazināt, es jau mēģināju savā uzrunā 3 vārdos, bet pirmā lieta, protams, tas jau, kas arī izskanēja, tā ir funkcija izvērtēšana, kas patiešām ir jādara publiskajam sektoram un ko varētu nedarīt. Ir daudz vienkārši tiešām liekas lietas, kas šobrīd ir jādara pēc kādiem normatīviem aktiem, bet to varētu nedarīt. Tas ir viens. Otrs, tad jau minēju, arī pasaules pieredze ir tāda, ka daudz viet izmanto publisko-privāto partnerību, tad nevis publiskais sektors viens pats kaut ko dara, bet noslēdz vienošanos, līdz ar to tas resurs arī dalās. Jā, mēs zinām, pasaulē ir maksas ceļi, maksas tuneļi, tad privātais ir kalnam cauri izurbies par saviem līdzekļiem, jā, bet viņš pēc tam iekasē naudu. Ceļš tur ir, jā. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, bieži vien daudzas lietas publiskais sektors varētu nedarīt, un tā, es pat teiktu, tur ir vēl viena dimensija. Tajā brīdī, kad publiskais sektors sāk nodarboties ar komercdarbību, viņš bieži vien pat sāk jau kropļot konkurenci, un tur vēl parādās problēma. Ja? Te ir pāris gadus atpakaļ bija Latvijas konkurences padomes pētījums, kur pašvaldības, piemēram, tur ir ļoti liela daļrada. Mēs zinām, pašvaldības kapitāla sabiedrības audzē tomātus. Tie foršie dzeltenie getliņu tomāti man ļoti garšo īstenībā, viņi garšīgi. Bet ja mēs tā padomājam, vai pašvaldībai būtu jānodarbojas ar tomātu audzēšanu, taču, ka nē. Kādā sakrā. Bet ar to jau nepietiek. Audzējam tomātus, nodrošinam, teiksim, tos kapos, tur visas tās lietas, ja, tur zobus labojam. Ja, bet vai tad nav zobārs Latvijā, kas var zobus salabot? Ja? Tas ir tas jautājums, ka mēs pārāk arī, teiksim tā, ejam uz to privāto, faktiski sākam nodarboties ar komercdarbību. Katram jādara sava lieta. Valstī, pašvaldībai sava lieta. Biznesam jānodarbojas ar biznesu. Tas ir trešais. Un ceturtā lieta ir par gudrākiem procesiem. Es te varētu tiešām, kā Fidels Castro, 8 stundas jums stāstīt piemērus, cik daudz ir trakas lietas ar neadekvātām, nevajadzīgām darbībām. Piemēram, tur bija runa par to, ka mikro uzņēmumiem jānorāda nozares. Mums bija Saeimas komisijas sēdē diskusija, kuras teica, varbūt mēs varam darīt tā, ka uzņēmums piesaka, ka es strādāju šajās nozarēs, un ja kaut kas mainās, tad paziņo. Loģiski it kā kārtība, ja? Tas, pie kā tur deputāti stingri turās, nevajag ziņot katru mēnesi. Un tas stāties priekšā uzņēmējs katru mēnesi saka, es esmu šitajās 10 nozarēs, tad tērē laiku, lai to papīru uzrakstītu.
tad to papīru aizsūt tur uz kādu valsts ieņēmumu dienestu, laikam tur bija, nu tad tur atkal kāda nodaļas darbinieks sēž un skatās tā, Enziņš vēl aizvien tajās pašās nozarēs, jā. Nu, vienkārši tā nodarbošanās tādām muļķībām un tādas lietas ir ļoti daudz. Arī jau mēģināju īsi pateikt, kāpēc bankā jūs varat saņemt pakalpojumu uzreiz. Tā ir lētāk. Paņemam, tur nebija laika tik daudz izstāstīt, bet paņemam, tagad arī nav, ja? Nu, tomēr. Tīri no tad procesa organizatoriskā viedokļa. Stādīs priekšā, atnāk cilvēks uz iestādi, tad nokārtot kaut kādu jautājumu ar papīriem rokās. Tad no sākuma pārbauda, kas viņš tāds ir atnācis, tad pārbauda pēc pases vai ID kartes, ka atnācis Enziņš. Tik tā, tad viena procedūra paveikta. Enziņš tagad atstāja savus papīrus. Droši vien, ka viņam vajadzētu kaut kādu izziņu par to, ka viņš papīrus iesniedz, lai pēc tam kaut kur nepazūda. Ne? Uzrakstam izziņu, ka Enziņš iesniedz papīrus. Tagad tos papīrus noliek kaut kādā kaudzītē. Kaut kādā brīdī tos papīrus kāds uznesis tur, viņi kaut kur stāv no sākuma. Tad viņus kāds iedod priekšniekam, priekšnieks sēž domā tā, šitos papīrus sašķiram, šito tur Jānim, šito Anniņai, šito Pēterim, šito tam sadala. Kāds atkal nes tur tam konkrētajam cilvēkam. Tas cilvēks viņam tur kauzitiem papīriem, viņš ņem, tad viņš reāli strādā ar to dokumentu, pieņem kaut kādu lēmumu, tur noformē izziņu vai tur vienalga, kas tur vajadzīgs, atkal noliek kastītē. Tad kāds tos papīrus atkal noliek kaut kādā tur klienta apkalpošanas centrā. Atnāk Enziņš otro reizi, atkal prasa, kas tu tāds, es saku, kā es esmu Enziņš, izvēlku pasi, izvēlku ID karti vai kaut ko tam līdzīgi, tad noskaidro, ka es esmu īstais Enziņš, kas atnācis, ja? Tad kaut kur no visas tās papīra kaudzes, kas tur ir, atrod tieši to manu lēmumu, iedod man. Tas tā ļoti primitīvi, bet tas ir katrā gadījumā, kad jūs ejat uz kādu organizāciju, kad darbs ir šādā veidā organizēts. Šeit, ja mēs panalizējam to situāciju, ir kaudze ar vienkārši procesiem soļiem. Katrs procesa solis maksā naudu. Ja? Loģiski būtu vienkāršāk. Enziņš atnāk, pārbauda viņa identitāti, izdara tās lietas, kas tur jāizdara, iedod uzreiz apliecību. Mums ir labi piemēri CSDD, super. Minūšu laikā var nokārtot faktiski jebkuru jautājumu. Ja? Tad tas ir vienkārši tas darba organizācijas un cilvēku, es domāju, tādas praktiskās pieredzes jautājums, sastāvīties tik. Es viņam daudz ko teikt. Par to, ko teica Mārtiņš par KPI, jeb tiem rādītājiem, ir jāuzliek ļoti gudrs rādītājs. Atkal piemērs. Tad, ja piemēram, mēs zinām, kā strādā ceļu policists, ja? Ja viņa uzdevums un viņa KPI, jeb tas rādītājs būtu panākt, lai konkrētajā ceļa posmā ir mazāk negadījumi, kas tā kā loģiski būtu ceļu policijas uzdevums, lai mazāk tur cilvēki, nositās vai avārijas vai tam līdzīgi. Tad ir jautājums, kā būtu labāk organizēt darbu. Ja pieņemsim, ir viens zināms bīstamais līkums, aiz kuru tur parasti notiek avārijas. Variants A, tad sēdēt krūmos aiz tā līkuma, protams, pirms līkuma ir uzlikt ceļzīme, ka tur ir ierobežojums ātrums 70, ja? Un tad variants ir sēdēt krūmos aiz tā līkuma un mēģināt noķert tos, kas tomēr pabraukuši garām, un tad viņus tur, kā saka, uzlikt viņiem sodu, ja? Kas notiek šodien, principā. Vai stāvēt 50 metrus pirms tā pagrieziena ar ieslēgtām bākugunīm? Jautājums, kurā brīdī vairāk tur sitīsies vai nesitīsies, ja? Skaidrs, ka tajā gadījumā, ja? Varbūt mazliet vulgarizēts piemērs, bet ir ļoti svarīgi uzlikt pareizus rezultīvos rādītājus, lai tas arī stimulētu, teiksim, atbilstoši rīkoties. Ne jau pārbaužu skaits vai ne jau kaut kāds tur, tāds uz procesu orientētu rezultātu skaits ir tas atslēgas jautājums. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Visu beidzot ir ļoti svarīgi, teiksim tā, par ko mēs vienojamies arī ar ministru prezidentu, atrast katrai iestādēji spēcīgu, jaudīgu vadītāju un iedot viņam motivējošu, konkurētspējīgu labu algu, punkts 1. Punkts 2, iedot viņam lielāku rīcības brīvību, gan nosakot, cik viņam būs darbinieki, gan kāds būs algas viņu darbiniekiem, tā kā tas ir Igaunijas vidā. Ja? Un būs rezultāti. Saprātīgi vadītāji atradīs labākos risinājumus. Šobrīd, jebkurš vadītājs valsts pārvaldes iestādē ir ierobežots savā rīcībā, un tā ir problēma. Paldies. Iespējams, ka Jānis Enziņš atbildēja uz visiem iespējamiem jūsu jautājumiem, bet ir vēl iespēja uzdot kādu.
Jautājums droši vien Krieviņa un Garsona kungiem. Tātad visticamākais, jo tie, kas strādā valsts iestādēs, arī vislabāk arī redz tās neiedzības, kas tur notiekās. Tad jautājums, kas jums traucē motivēt šos cilvēkus pašus uzrādīt un tā kā iznest gaismā šīs problēmas, lai viņas varētu atrisināt? Un otrs, jūs abi divi minējāt jau konkrētus piemērus, kur ir šīs neiedzības. Tad kāpēc nav jau bijusi kaut kāda darbība vai ierosinājums vai piedāvājums izmainīt likumdošanas vai procedūras, lai šīs lietas uzlabotu? Jā, pirmkārt, protams, ka mēs redzam šos procesus, un paldies Mārtiņam, ka viņš ir uzsācis faktiski šo te diskusiju arī valsts pārvaldē par iespējamām reformām, bet, godīgi sakot, ja man tagad vēl ministrija tiek knapi galā ar tām pašu funkcijām, kas ir jāizteno ikdienā un sagatavot visu nepieciešamo, jo kopš 2014. gada, kopš kara Krimā un Ukrainā, faktiski, mums plus tām funkcijām, ko mēs jau apvienojām 2018. gadā, tas apjoms ir faktiski vismaz divkāršojies, ja ne trīskāršojies. Un tādēļ, godīgi sakot, mēs esam runājuši valsts sekretāru, iekšienē, un ja tas process aiziet, es saprotu, ka Mārtiņš arī ir šo procesu mazliet mēģina vadīt, tad noteikti mēs arī dosim savu ieguldījumu, bet tur nevar tā, es nevaru iedomāties, ka tagad viena ministrija ies un tas ir jābūt vispār pirmkārt politiski atbalstītam procesam, jo, ja nebūs politiķu atbalstam šādai te vispār kardinālai valsts pārvaldes maiņai, domāšanas maiņai, tad es baidos, ka tur nekas nenotiks. Jo aizejot tikai ar likumu grozījumiem uz Saimu, tad, ja tur tomēr tiek uzlikti visi šie te slogi, kur kontroli un tam līdzīgi, tad mēs jau varam arī turpināt tā mūžīgi. Paldies par jautājumu. Jānis jau ļoti daudz kaut ko atbildēja, un es domāju, ka jebkurš normāls vadītājs jau tagad vāc priekšlikumus no saviem darbiniekiem, ko var darīt, ko var nedarīt. Es zinu, ka valsts kancelējā mēs savācām šos te priekšlikumus šī gada septembrī. Ir labas domas, ir domas, ko iespējams nav iespējams īstenot dzīvē, bet mēs nākamā gada darba plānu to arī darīsim un turpināsim veikt. Tas, kas nav, un tas, kur pieskārās Jānis Garisons, kā pirmais, mums ir jāmaina tā domāšana valsts pārvaldē, jo mums jau īsti tā kultūra ir bijusi, labāk nedarīt neko, jo tad tev nesitīs. Un īstenībā pat ļoti izskaidrojama lieta, jo līdz ko tu pakusties, tev atrodās kaut kāds kontrolējošais kontors, un viņu ir pietiekoši daudz, kas tev nāk un sit pa pirkstiem un saki, likumā ir ierakstīts tā, nesaprotot to, ka likums ir iespējams absolūti stulbs un sen zaudējis savu jēgu, bet tev vienalga sit. Un tas reāli sit arī par nervu sistēmu vadītājiem, jo beigās man ko vairāk pa visiem vajag, lai man nākamajā gadā atnāk un pastāsta, ko domā, un pēc tam vēl izlasīt visus komentārus Delfos, Apollo un TVNetā, kur mūs translē, par to, ko sabiedrība domā. Un tas, ko teica Jānis Enziņš, un kam es absolūti piekrītu, un ko mēs arī esam piedāvājuši savā reformu piedāvājumā, ir jāstiprina tie valsts pārvaldes vadītāji. Pirmām kārtām mums ir jāizveido tā sistēma, lai vispār kāds gribētu nākt strādāt kā valsts pārvaldes vadītājs, jo tā pat laban ir fundamentāli liela problēma. Ir ļoti maz cilvēku, kas vēlas nākt strādāt valsts pārvaldē, arī no valsts pārvaldes iekšienes cilvēki, kas varētu būt izauguši līdz tam līmenim, ka viņš var vadīt iestādi. Viņš saka, Mārtiņ, bet priekš kam? Es kā departamenta direktors saņemu plus mīnus to pašu algu kā tu. Man atbildība ir krietni mazāk, man ir atkritušas visas galvas sāpes par to, kā vadīt komandu, kā domāt par finanšu plānošanu, kā par viņu atbildēt. Priekš kam man to vajag? Vai ne? Un tad mums tiešām ir vajadzīga šī te motivācija un pietiekoši brīvas rokas vadītājiem,
Jā, ja viņš darīs pretlikumīgas lietas, es nezinu, pieņems savu sievu, sievas māti un sievas tēvu darbā, ko nedrīkst darīt bez konkursa, tad viņam par to būs jāatbild. Bet kamēr viņš rīkojas tādu normāli, saprātīgi likuma ietvarā, nu ļaujiet viņam strādāt. Un tanī mirklī, kad vienā, otrā, trešā iestādē mēs redzēsim tās pozitīvās pārmaiņas, nu mēs ar Jāni būsim pirmie, kas brauks pie viņa ciemos un teiks, Klau, izstāst, kā tu to izdarīji soli pa solim, jo mēs arī gribam kļūt efektīvāk. Tā kā, manuprāt, tas viss beigās atdurās pret, kā Garisona kungs minēja, politisko vēlmu kaut ko mainīt vai atļauju kaut ko mainīt. Un otrs ir arī pret kultūras un cilvēku maiņu, kas mums ir valsts pārvaldē. Paldies. Vēl kāds jautājums? Labvakar, Dmitrijs Golubevs. Man jautājums Krieviņa kungam. Protams, saprotu, ka neatkarīgi no ierēģa skaita viņiem vienmēr būs ko darīt, bet ir daras lietas, ko es nesaprotu. Tādas lietas, piemēram, kā pēc katrai valsts iestāde ir sava mājaslapa, lai gan viņi katrs dara to pašu. Nesaprotu, kāpēc, piemēram, ir valsts vidas dienestā 225 vecākie inspektori un 2 parastie inspektori. Visi ir vecākie pēc būtības. Nesaprotu, kāpēc, piemēram, PVD ir, ko viņi tur dara 2 sētnieki, 12 kurinātāji, 20 apkopēji. Savukārt PMLP ir 2 kurjeri. Kāpēc vispār valsts pārvalde vajag kurjeru? Kāpēc to nevar darīt kurjeru dienestu? Atvainojos. Tā ir viena sadaļa. Un otra sadaļa, ko es nesaprotu, kāpēc nevar, Garisona kungs jau to atskaņoja nesen, kāpēc nevar izveidot centralizēto grāmatvedības biroju, kāpēc nevar izveidot centralizēto apgādes, pārējo apkalpojošo funkciju birojus vispār visā valsts pārvaldē. Bet katrs mēs esam spēcīgi, paši taisam savas grāmatvedības, savas personu daļas vadības un visu pārējo. Un arī cilvēku apkalpošanas funkcijas, kur pazuda tās idejas par vienas pieturas aģentūru, kuras it kā šur tur ir. Es nenoliedzu, ka vispār ir absolūti pazudušas un neviens tā teikt nerealizē, bet vidu uzņēmuma reģistrs, piemēram, kāpēc nevar vienā telpā sēdēt un daudzas citas institūcijas? Paldies! Paldies par jautājumiem. Sākšu ar kaut ko pozitīvu pārmaiņas pēc. Nav tā, ka pat valsts pārvalde nedomā par šīm lietām. Pagājušu nedēļu otrdien ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka valsts kase uzsāk ar nākamo gadu pilotu projektu saistībā ar centralizēto grāmatvedību un arī ar personāla lietvedību, jo, protams, kad mēs nevaram centralizēt pilnīgi visas personāla lietas, jo man kā vadītājam ir svarīgs ļoti labs personāla vadītājs, kurš man spēj pateikt par to, kur ir problēmas, kuras sakraus vienam cilvēkam pārāk daudz, bet, protams, kad visas komandējuma lietas, atvaļinājums un tā tālāk mierīgi var darīt pat sistēma, nevis pat cilvēks, bet pie tā strādājam. Attiecībā uz klientu apkalpošanas centriem mūsu kolēģi no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas jau kaut kādus pāris gadus, ja ne ilgāk, darbojās ar klientu apkalpošanas centriem. Ir pilotu projekti, es saprotu, ka ir kaut kāda aizķeršanās Saeimā, bet tur Enziņa kungs iespējams var nokomentēt par publisko pakalpojumu likumu, kas īstenībā bija ļoti viena svarīga, būtiska lieta. Mēdz iestrēgt jautājumu, bet arī pie tā strādājam. Mēģinām to starp mācīties arī no kaut kādiem labiem ārzemju piemēriem. Attiecībā uz vienotajām mājaslapām pozitīva ziņa. Mūsu Eiropa ir piespiedusi kārtējo reizi padomāt par šo lietu, un visticamāk, sākot ar nākamo gadu, būs projekts, kuru vadīs valsts kancelē saistībā ar centralizēto internetu mājaslapu izstrādi visā valsts pārvaldē, tā lai mēs tiešām varētu darīt visu to pēc vienotas šnits, līdzīgi kā mums tagad ir vienota korporatīvā vizuālā identitāte.
Par tiem kurinātājiem, kurjeriem un vecākajiem un parastajiem referentiem, nu, tā, diemžēl, ir problēma, jo, ja mēs paskatāmies pēc likuma burta, nevis pēc elastības, tad ir teorētiski nākošu gadu viena kontrolējoša iestāde man varētu pakratīt ar pirkstu, kad kāpēc valsts kancelē jau vairākus gadus kopš krīzes izmanto ārpakalpojumā iepirktus apkopēju pakalpojumus un nevis tur pie sevīm apkopējas. Jo, un nav smieklīgi īstenībā, ja tādā ziņā, kad man tiešām var tā ļoti pamatīgi nokaunināt, tostarp publiski, jo tīri teorētiski lētāk man būtu turēt štatā apkopējas uz minimālo algu, nevis iepirkt ar pakalpojumu. Un to es varu ar skaitļiem pierādīt. Vienlaikus, protams, tas iet pilnīgi pretējā virzienā no tā, ko sagaida sabiedrība, par to, ka mums būs mazāk šādu te tehnisko atbalsta funkciju veicēju, jo, piedodiet, mums ir pilns tirgus ar tiem, kas var nodrošināt gan kurjeru pakalpojumus, gan arī kurināšanas pakalpojumus vai smalcināšanas pakalpojumus. Nu, jā, nu, tā ir jārisina. Paldies, vēl kādi jautājumi? Labvakar. Mans jautājums arī cilvēkiem, kuri runā par. Mani interesē, ar ko tad nodarbosies tie cilvēki, tie 3000 cilvēki, kuri laika gaitā zaudēs savu darbu? Man ir ātra atbilde, un pēc tam es pieļauju kāds cits. Viņi strādāt uz privāto sektoru. Problēma ir tā, ka arī privātajam sektoram trūks darbroks, reāli, turklāt labi izglītots darbroks, un ja mēs skatāmies uz šo te demogrāfijas tendenci, ko gan es, gan Jānis pieminējām savās uzrunās, reāli mums kļūst tikai sliktāk. Mums ir vēl novecošanās problēma, kas netika pieminēta, bet kas ir fundamentāli. Mums trūks tautsaimniecībā, jau pat labam trūkst, un ja jūs parunājat ar privātā biznesa pārstāvjiem, it īpaši top menedžeriem, viņi saka, Mārtiņ, mums ir tieši tās pašas problēmas kā tev, kur lai dabūtu normālu menedžmentu, kur lai dabūtu normāls baltās apkaklītes, kas ne tikai spēj strādāt, bet arī grib to darīt, jo mums ir problēma, ka mēs mazliet izlaižamies kā darbspēks, mēs kļūstam tādi nobriedušāki, demokrātiskāki, tuvāk Francijas, Vācijas līmenim. Bet viennozīmīgi atbild, viņi dosies uz strādāt uz privāto sektoru. Ja īsumā, jā, tad tiešām privātajā sektorā trūks darba rokas, bet, nu, te, protams, ir jautājums atkal par tām spējām. Un es zinu, ka ir privātajā sektorā strādā savādāk nekā tas ir publiskajā sektorā, un vismaz tā mana pieredze, ka arī es pats laiku, kā saka, arī biju publiskajā pārvaldē, un man arī pašam es esmu gājis tam cauri, ka ir grūti pierast, ka tur pilnīgi cits temps ir privātajā sektorā, pilnīgi cita pieeja lietām ir jāmainās. Es personīgi esmu cits enziņš nekā es biju tas enziņš, kurš vadīja Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Jā? Es mainījos. Tas arī būs jādara tiem cilvēkiem, bet jāmainās mums visiem. Tur nav variantu. Jā, paldies debatētājiem. Mans vārds Rihards Vīms. Divi punkti. Enziņa kungs jau minēja motivācijas, respektīvi efektivitātes korelāciju ar motivāciju. Un, man papildinošas tāda lieta, es nedzirdēju neko par apmācībām. Respektīvi, ja šie cilvēki paliek mazāk, vai mēs apmācam tos cilvēkus, kas paliek šajā valsts pārvaldē, jo man liekas, tas ir ļoti būtiski. Piemēram, tāda vienkārša lieta kā ātri rakstīšana. Un tas arī var būt kā efektivitātes viens no pamatkritērijiem. Tas ir viens, un, respektīvi, jūsu komentārs, šis gan vairāk attiecas noteikti uz valsts pārvaldē strādājušiem cilvēkiem. Un otrs, tehnoloģijas, tāda vienkārša lieta, man arī ir tas gods pabūt Nodarbinātības valsts aģentūras koridoros, un es tur esmu ciemojies vairākas reizes, un es tur esmu ciemojies ļoti daudz dažādos kabinetos. Galu galā, teiksim, nesasniedzot to savu mērķi, ko es tur gribēju sasniegt, piemēram, aiziet uz bezmaksas apmācībām. Kāpēc? Tāpēc, ka arī piekritīšu, ka ir forši, ka var saņemt pakalpojumu uz vietas. Tas ir viens, bet es vēl gribētu papildināt to, ka būtu forši, ja šo pakalpojumu var saņemt internetā.
Un šis arī jautājums vai vienkārši komentārs valsts pārvaldē strādājušiem. Paldies. Kam tas jautājums? Valsts pārvaldē strādājušiem pārstāvjiem. Jā, vai ne? Neko citu, kā tikai plecs paraustīt nevar. Labi. Pirmais par to, ka digitāli tas ir viena no lietām, ko es uzsvēru arī savā uzrunā. Nu, loģiski, ka mums ir jāpāriet uz digitālo vidi. Jānis visu laiku bakst savu moderno lielo telefonu. Līdzīgi arī man ir galvenais darba instruments. Mums īsti pat nav laika aiziet uz valsts iestādi, tad, kad ir tie pieņemšanas laiki, jo mēs visu laiku skrienam. Tas darba un informācijas gūzma, viņa ir tik milzīga, kad es gribu, iesniegt savu amatpersonas deklarāciju, un paldies Dievam, paldies arī Vidam, kad es to varu izdarīt 31. marta, 23:00, mierīgi sēžot mājā, dzerot tēju, vai arī, vai darot ko citu, bet es to varu izdarīt, jo man cita laika iespējams nav. Tā ir nākotne, tas ir tas, uz ko ir jāiet, un tur mums atkritīs arī pietiekoši daudz cilvēki, kas pat labāk dara lietas, kuras vairs nav modernas, viņas vairs nav aktuālas. Par apmācību es sāku ar pozitīvo piedošanu. Ar apmācībām iet krietni sliktāk, kā krīzes gados mēs pēc būtības iznīcinājām apmācību sistēmu valsts pārvaldē, tā īsti nekad arī nav atguvusies. Iet runa par valsts administrācijas skolu. Ja jūs būtu civildienas ierēdnis 90. gados, jūs teiktu viennozīmīgi ļoti labs vārds, ļoti augsts klases pasniedzēji, viss tas pieejams bez maksas, regulāras kursi, un mētiecīgi galvenais, lai jūs varētu attīstīties un augt arī savā izpratnē un veidot vienotu kultūru. Diemžēl tas tika iznīcināts, un līdz galam mēs pat neskatoties uz to, ka pat labāk ir piešķirt arī Eiropas Savienības struktūra fondu šīm te programmām. Es domāju, ka mēs vēl neesam pat tuvu tam, lai izlīst no tās bedres, kur mums ir valsts pārvaldes darbinieku apmācība. Jā, attiecībā par apmācību es varu no savas puses nokomentēt, ka mēs acīm redzot tādēļ, ka esam ļoti stingri integrēti ar militāro sistēmu. Mums šī apmācības sistēma eksistē, un visi, tāpat kā militāri personām, tas ir obligāti, tie, kas grib virzīties uz karjeras kāpnēm vai pa pakāpju kāpnēm. Tad ierēģiem tas nav obligāti, bet faktiski visi lielā mērā ministrijas darbiniekiem iziet šos pieejamos kursus gan Amerikā, gan attiecīgi militāros kursus, bet tie vairāk tā kā militārie un arī, protams, pieejami valsts pārvaldē, diezgan daudz mūsu darbinieki apmeklē šos kursus. Attiecībā uz internetu, jā, bet man liekas, tā problēma mums valstī ir, un tā ir vairāk varbūt saistīta ar šo te iepirkumu sistēmu, kad visi mūsu lielie IT projekti lielā mērā nav nekur līdz šim aizgājuši, jo tas kas, manuprāt, kuri, arī mēs to jūtam no savas puses, kad faktiski mums pietrūkst zināšanu par to, ko tad mēs īsti gribam. Mēs baidamies atzīt to, ka mēs īsti nezinām, ko mēs gribam, un tajā brīdī, kad mēs uztaisam to sākotnēju specifikāciju, tad mēs neesam zinājuši, un tad, kad sāk produkts tiek saražots, tad īsti tas izrādās, ka tas nav īsti tas, ko mēs gribējām. Un tā problēma ir tāda, ka patiesībā būtu jāmaina šī prakse, un to mēs arī mēģinām vismaz savā iepirkuma sistēmā mainīt, kad ir jābūt tiesībām tajā brīdī, kad ir noslēgts līgums, mainīt šos te parametrus un attiecībā, kad tiek konstatēts, ka ir vajadzīgs kaut ko papildināt, tad ir jāpapildina, nevis teiksim, mēs dabūjam te produktu, kas patiesībā nav lietojams. Bet tas ir kopējs mūsu valsts iepirkuma sistēmas problēma. Es atkal, laikam uz āderes sēžu un visu laiku ir ko teikt. Par e-lietām tur ir tiešām milzīgi risinājumi. Tikai viens piemērs, pieņemsim, mazais bizness šobrīd taisa tur dažādas grāmatības dokumentus, gada pārskatu tam līdzīgi. Ja mazam biznesam līdz zināmam slieksnim būtu atbilstoši, teiksim, programma valsts ieņēmuma dienesta EDSā, nekāda problēma, ka tur varētu iebakstīt iekšā tur ieņēmums, izdevums, kas tur ir.
un vienkārši atteikties no tās grāmatvedības lietām, atteikties no gada pārskatiem un tam līdzīgi. Tagad tas viss ir jātaisa, pēc tam atkal tur valsts ieņēmuma dienestā cilvēks mēģina saprast, vai grāmatvedis nav kaut ko tur kādu čeku aizmirst vai kaut ko tur nokļūdījies. Manis pēc, lai valsts ieņēmuma dienests vienkārši pieslēdzies manam bankas kontam, bet lai viņi tur skatās un pēta līdz spēku izsīkumam. Ja? Nu, kāpēc? Tagad sanāk, ka grāmatvedis tur mēģina kaut kāds papīrs uztaisīt, tad tos papīrs atkal skatās kāds kontrolētājs, tad mēģina saprast, vai es neesmu nokļūdies. Tāda piemēra ir kaudzēm. Tehnoloģija iespējas ļauj mums pilnīgi citā režīmā vai vienkārši mobilā aplikācija, pieņemsim, kases ieņēma kvīts uzrakstīšanai. Manis pēc tajā brīdī, kad man ir kaut kāda, tiksim, pakalpojums vai prece, es trīs teiksim, pirkstu pieskārieniem es aizsūtu informāciju, kaut vai, lai viņš tur iekrīt, valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktoram tur personīgi e-pastā, ja, momentāli, bet man atkal nebūs jākrāmējās ar kaut kādu kvīšu grāmatiņu rakstīšanu, kas paņem laiku. Ir simtiem, tūkstošiem lietu, kuras var ļoti novienkāršot. Tehnoloģijas ir attīstās tādā tempā, ka vienkārši kosmos. Otrs par zināšanām. Divas lietas, Mārtiņš minēja, ka mēs prasīsim labākajām iestādēm. Es jau šodien teiktu, CSDD vajag eksploatēt, viņi ir maleči, vajag Lukstiņu kungu un to vadību vienkārši mēģināt atvilkt, lai viņi māca atkal pāriem, kā var lietas darīt efektīvi un labi, un man liekas, tur tā pieredze ir milzīga. Es pats savulaik daudz no viņiem esmu mācījies, un viņi, paldies Dievam, vēl ir, kā saka, pārvaldē un dara tās lietas. Un trešais, pie zināšanām ir baigi labā lieta, ir arī tā domāšanas tās lietas. Ir tāds domātājs, ka Edvards de Bono izcili palasīt viņa lietas, ka vienkārši pareizi pieejot tai problēmai var atrast ļoti efektīvus risinājumus, vienkārši savādāk uz lietām paskatieties vai sarežģīt, vai viens piemērs no viņa. Tad, kad sākās pirmie orbitālie lidojumi kosmosā, bija problēma pildspalva neraksta kosmosā, jo nav zemes pieaugšanas spēks, gravitācija. Ja? Amerikāņi tajā laikā pasūtīja NASAi, lai viņi uztaisa pildspalvu, kas raksta kosmosā. Viņi arī uztaisīja par kaut kādiem $pārsimt tūkstošiem, izdomāja tad pumpīti, kas spiež uz tinti, un finālā var rakstīt ar pildspalvu arī kosmosā. Krievi tajā pat laikā, viņiem bija līdzīga problēma, viņi paņēma zīmolu. Ja? Kāpēc tas piemērs? Jautājums, kā ir formulēta problēma? Ja vajag pildspalvu, kuru raksta kosmosā, tad tas NASAs izgudrojums acīm redzot bija ļoti labs, vienkārši viņš maksā kaut kādu naudu. Ja problēmas formulējums ir, vai kaut ko, ar ko var rakstīt arī kosmosā, dara jebkas, ar ko var rakstīt arī kosmosā, tā skaitās zīmuls. Un tādās kategorijās pieejot pie lietām, dažkārt pareizi noformulēt problēmu var atrast daudz efektīvāks risinājums, nekā mēs mēģinām taisīt pildspalvu, kas raksta kosmosā. Paldies! Paldies, Jāni, paldies runātājiem. Ar to arī debats mums, diemžēl, jānoslēdz. Esam iztērējuši atvēlēto laiku. Lūkšu skaistus aplausus debatētājiem šodien, kas debatēja. Un tā bija Sintīta Rāsa un Renāte Rozentāla no Ko tu domā, Jānis Enziņš no Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, Mārtiņš Krieviņš no Valsts kanclejas vadītājs. Paldies, ka atnācāt. Tāpat arī Daiga Gulbe, Finanšu ministrijas, Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktora un Jānis Garsons, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Paldies, Elenis, ka atnācāt. Šis bija Ko tu domā debate sadarbībā Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā par to, vai Latvijā par 4. daļu būtu jāsamazina centrālajā valsts pārvaldē strādājošo cilvēku skaits. Sekojiet līdzi. Kāds balsojums? Atkal vēl vienreiz? Labi, balsojam vēl vienreiz. Kurš ir par to, ka ir jāsamazina pārvaldē strādājošo cilvēku skaits? Kurš skaitīs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ir vairāk, apsveicu, ir vairāk. Jums izdevās tiešām. Sekojiet līdzi tam, kas notiek, Ko tu domā, sekojiet līdz nākamajām debatēm. Paldies TVNet LV un Apollo, kuros varējām skatīties tiešraidi. Lai jums lielisks vakars. Mani sauc Anna Platvīra un paldies, Ko tu domā par šo iespēju. Visu labu!